ārējā pasaule ir nedroša vieta. Te man ir pieraksta tikko no sesijas, kas būtībā šādas lapiņas, man ir mape, klienti, studenti, te ir daudz dažādas lietas iekšā, kur būtībā ir rakstīts viens un tas pats. Runa ir par to, ka mēs iegūstam šo neticību ārpasaulē, kad ārējā pasaule ir baiļu pilna, bailes radoša. Un šoreiz tas bija stāsts par to, kad maza meitene, kura vēl neiet skolā, viņa dzird, kā viņai vecā mamma, pēc tam arī mamma, tētis, visi runā par to. Uzmanies, jā, skolā jau tev iespējams apsaukās, varbūt darīs pāri, tev jābūt gatavam, es tev izstāstīšu, kas tas ir, un tad tu zinās, no kā jāuzmanās. Tas ir tāpat, kā bērniem stāstīt, nepīpējiet, jo tas ir slikti. Vakar lasīju tieši par to, kad 2000. gados tika veikts pētījums, kad Amerikā skolās tika veikta šāda kampaņa, viņa saucās Dare, par to, kad cilvēki gāja uz skolām, psihologs bija radījis šo programmu, lai bērnus iepazīstinātu ar sekām, kādas var būt no narkotisko vielu lietošanas. Un kas notika? Šis pētījums parāda to, ka šī metode izgāzās. Aicinot bērnus nelietot narkotikas, tajā iesaistījās bērniem tā teikt tādi elki, YouTube ir kā zvaigznes, vai kaut kādai dziedātāji vienalga, kas kaut kur iesaistās. Un tas parādīja pretējo rezultātu, ka bērni sāka tieši pretēji pievērsties vairāk narkotikām. Un tas pats bija ar pētījumu ar kara veterāniem. Tie veterāni, kuri bijuši karstajos punktos, līdz ar to, kad viņi piedalās tajās apļa grupās, kur visi kopā parunāsim, kā mēs tagad jūtamies, viņi sāk domāt par to vēl vairāk. Un tie cilvēki, kuri neiesaistījās šajās grupās, viņi uzrādīja labāku rezultātu nekā tie, kuri gāja pie šiem psihologiem. Tātad psihologs, viņš ir tendēts vienkārši tev runāt tikai un vienīgi par problēmām, un cilvēki sāk saredzēt tās problēmas vēl vairāk, un viņiem bija tāds mentālās veselības, tā teikt, sabrukums. Vairāk ievērojams nekā, piemēram, tiem citiem cilvēkiem. Tas ir veikti pētījumi. Ja jūs stāstat saviem bērniem, no kā viņiem visu laiku ir jābaidās, jūs viņus neiemācat nebaidīties, jūs viņus iemācat tieši, kā vajag baidīties. Viņi redz, reku, mamma ar tēti baidās tieši no šā. Un iedomājieties, no sesijas, kas iznāk ārā. Vecā mamma šīs bailes vienkārši pieņēma šo nedrošību tāpēc, ka tā ir vieglākā izeja. Un tad sekoja šie vienkārši tādi šokējošie vārdi, kad būt par sevi nav droši, jo ja man nesanāks, man būs liela vilšanās. Bet ja es jutīšu nedrošību, tā ir mana pieredinātā drošība, es dzīvošu visu laiku vilšanās sajūtā, ka es kaut ko nepamēģinu, tas nav priekš mums, to nevajag man vispār mēģināt, tur man nav jādodās. Cilvēks pierod dzīvot vilšanās sajūtā, un viņš saka, ka tas ir ok. Bet atkal, redziet, zemapziņas terapija nav tas pats, kas psihologs, kur mēs vienkārši ņemam cauri visu laiku vienu un to pašu, iziesim cauri visai tavai dzīvei, tu galvenais stāsti, un tad mēs ar dažādām metodēm kaut kā mēģināsim no tā tikt vaļā. Šeit nāk cilvēki nevis tāpēc, ka viņu kāds ir sūtījis, nevis tāpēc, ka viņam te ir jābūt, vai tāpēc, ka viņš ir slims, vai tāpēc, ka viņš ir salauzts, vai tāpēc, ka viņš ir nepareizs. Arī negatīvajām emocijām ir vieta būt. Viņas mūs padara stiprāks, neko darīt. Ja reiz tu esi izdzīvojis, tad tu esi ar to ticis galā. Vienkārši daudz cilvēki nevar virzīties uz priekšu, viņi nevar tikt ar to galā. Vai tāpat arī ar labajām emocijām. Mēs kaut kur iestiegam kaut kādā priekā un vairāk neredzam izaugsmi savos izaicinājumos. Tāpēc zemapziņas sesijās cilvēks pirmkārt paskatās uz to lietu no dažādām pusēm. Tas, vai tu to darīsi, tas būs atkarīgs no tevis. Bet tad, kad viņš paskatās no dažādām pusēm, viņš pieņem savu jaunu lēmumu, bet to viņš var pieņemt tikai un vienīgi darot. Un ja sesijā cilvēks ierauga, kad viņa vecā mamma ir dzīvojusi šajās
nedrošības jūtās tikai tāpēc, ka tā ir vieglāk, jo viņi nezin, kā izdarīt savādāk. Tāpēc vieglāk to nodot bērniem. Un ko mazais zīdainīts dara? Cilvēks sesijā saka, es kā zīdainis ieraugu nedrošu māmas seju, un es pieņemu, ka tad tas man noderēs, tad tas jāņem pretī. Tāpat ir ar jebkuru bērnu. Viņš ņem pretī visu, ko jūs viņam dodat. Un ja viņš ir nepaklausīgs, tad mēs nolēmjam, ka mums viņš ir jāsoda. Kāpēc? Tāpēc, kad vecāks jūtās bezspēcīgs, netiek galā, jūt savus iekšējos triggerus, ka mēs taču viņu izlaidīsim, izlutināsim, kas tik nu nebūs. Un kā tad nākās, kad šajā gadsimtā, kad ir tik daudz pieejami psihologi un visur visus sūta, ej tur uz terapiju, ej šur uz terapiju un vēl kaut kur, nezinu kur, ir visslimākais daudzums ar mentālajām slimībām, kā ir bijis līdz šim visu laiku. Tāpēc ļoti svarīgi ir, kad jūs darat šos iekšējos darbus, nevis tikai jūs kašājaties par to bēdu, savu kasti kaut kādu, kur ņemat ārā vienu nelaimi pēc otras, bet kad jūs arī nonākat savos resursu stāvokļos, kad jūs saprotat, ko ar to darīt, jo tas nav tikai šeit, nav par to, kad mēs tikai izrunājam un saprotam. Kā redzam, ar saprašanu nekas nenotiek. Komentāri joprojām ir pilni ar necienīgiem, kritiku neizturošiem cilvēkiem, kuri domā, ka, es spēšu pateikt pretīgu komentāru, tad tas jau būs diezgan labi. Nē, tas nav labi. Tas nozīmē, ka cilvēks nav mentāli noturīgs, viņš nevar dzirdēt kritiku, viņam neviens tas nav iemācījis neviens to. Un šajā sesijā bija tas, kad vecā mamma tajā zemapziņā, viņa vienkārši pasaka tādu teikumu, kad tā vilšanās sajūta, tas ir nevajadzīgi iztērēts laiks. Tad cik nevajadzīgi iztērētu laiku tu gribi nodzīvot? Vienkārši tērēt laiku nevajadzīgi. Dzīvojot vilšanās sajūtā, bailēs, nepiepildot savus sapņus, baidoties, ko citi padomās. Tas ir tāda ilūzija galvā. Ja? Tad, kad mēs to sākam laist vaļā, cilvēki baidās to palaist visu uzreiz vaļā, bet ir cilvēki, kas tajā ielec iekšā, jā, viņi var tā izdarīt. Bet jums nav jādara tā kā citi. Tāpēc ir svarīgi, ko tu redzi tajā, kas tevi attur, un vai tu esi gatavs to mainīt, paskatīties uz to savādāk, lai tu neesi vienkārši statistikas dati kaut kādā pētījumā, grāmatā, vēsturē, kas neko nenozīmē, kas neko negrib mainīt, kas negrib piedzīvot šo evolūciju, kas grib palikt vienkārši un māt ar galvu, ka tā kā visi pārējie gudrie onkuļi un tanci ir pateikuši, tā tas ir, bet kā tu pats tur iekšā jūties? Tas nav svarīgi, un tas ir ar tiem mazajiem bērniem. Jo vairāk mēs viņiem mācam, kā nedarīt, jo vairāk viņi tā arī dara. Un viņi nesaprot, kā tikt galā ar savām sajūtām, jo vecāki grib visu uzreiz atrisināt. Viņi nemāk palīdzēt, skumt, bēdāties, būt dusmīgiem. Tam visam ir vieta būt. Mēs esam cilvēki, bet kā to izdarīt ekoloģiski, lai tu nenodarītu pāri sev, jaunieši graiza rokas, pīpē, osta līmes, ko tik viņi nedara. Bet ir taču tik foršas lietas vienkārši, kurās tu vari sajust to savu spēku, atbalstu. Tas ir citreiz paskatīties no malas uz citiem. Tikai tad, ja tevī būs šī vēlme, bet bieži vien vecāki šo vēlmi arī apspiež, apgriež spārnus mūsu pašā bērnībā, kad mums vajadzīgi daudzi gadi, kamēr mēs izlienam ārā. Un šī terapijas ir vienkārši tādas sesijas, kas tavu dziļāko domu, ieraudzīšanu, saskarsmē ar tām. Tas ir tāds vienmēr wow, kad manī ir tāda doma. Tātad šī doma mani traucēja. Vai tas būtu, kad es dzīvoju nevajadzīgu laiku? Man neizdodas. Vilšanās ir droši. Iedomājieties, kā tas ir dzīvot vilšanās sajūtā. Tāpēc, kad zemapziņa saka, tas ir droši. Mamma tā darīja, teica tā darīja. Tas ir droši. Tāpēc, ja jūs gribat arī tajās dziļajās domās ieraudzīt savus resursu stāvokļus, nonākt pie tām atziņām, kas ļauj jums pieņemt to beidzot motivējošo lēmumu, kļūt pašam par sevi. Iedomājieties, cik stulbi visu dzīvi nebūtu pašam par sevi, tikai tāpēc, ka ko citi teiks, ko padomās. Daudzi jau māja galvu, kad ko tad, jā, tas jau nekas, tas taču tik viegli būt pašam par sevi. Bet tas nenozīmē, kad mēs sakam taisnību par visām varītēm. Tas ir tā kā vienkārši tāds spītība, spēja komunicēt, spēja saprast, spēja vienoties, spēja vienkārši iepriecināt sevi, būt laimīgam. Tas ļoti daudz ko nozīmē, un mēs nemākam šodienā šajā aizņemtajā dzīves ritenī, skrienot, darot,
izbaudīt vienkāršas lietas. Tāpēc tad, kad mums iestājās miers, šeit skaidrība, redzējums, tāds asums, tad mēs sākam arī darīt lietas. Mums sāk vienkārši notikt viss pilnīgi savādākos līmeņos, ātrumos. Un, ja tu arī vēlies tādu transformāciju, kas ir samērā ātra, tev nav gadiem jāiet un jāstāsta, kas tad ar tevi dzīvē noticis, bet mēs strādājam ar vienu lietu, tas nozīmē, ka tu nemaini vienkārši uzreiz visu dzīvi. Tava zemapziņa nav tam gatava. Ja tu gribēsi iemācīties visu uzreiz, kā tu vari izdarīt visu uzreiz, tev vismaz viena lieta ir jāatrisina saknē, tā pati svarīgākā. Un ja tu darīsi, iesi tos soļus, kurus tu būsi šeit apguvis, tad tas atrisinājums un tā plūsma, kurā tu nokļūsi, viņa būs tikai un vienkārši brīnišķīgu piedzīvojumu un skaistu redzējumu pilna. Tā kā aicinam uz bezmaksas konsultācijām un tiekamies vienkārši ar jaunām atziņām.